Interesanti Donald Trump satikt, un tad mūsu advokāta biroja viņš ņēma kā pārstāvēt viņu. Tā dīvainā rezultāts bija, ka viņš uzvarēja to case, bet viņš dabūja $1 kompensāciju. 14 Wall Street debeskrā pārdošana mūsu klients pirka, un šitas nebija internets, nebija e-pasts. So visi papīri, šitas bija tipiski, ka beidz darījums, viņa šito closing binder sauc. Es tur biju jaunākais jurists. Šeit otrais sējums. Tad šitas bija tas viens darījums. Ak, mans Dievs. Tā cena kaut kā daudz. 120 miljoni. 120 miljoni, bet tas bija 40 gadus atpakaļ. Sveiks, Iestur! Sveiks! Nāc iekšā! Prieks tev satikt! Prieks! Šodien mēs esam Eleks Kļaviņš birojā un būs satikšanās ar vienu no partneriem, ar Filipu Kļaviņu. Tas būs podcasts, kurā mēs apskatīsimies pāris biznesa idejas, kas ir saistītas gan par advokatūras biznesu, par juridiskiem jautājumiem, un varbūt arī par iespējām latviešiem startēt Ņujorkā, jo Filips Kļaviņš ir uzaudzis Ņujorkā, sekojot mūsu podkastam. Filip, prieks tev satikt. Sveiks, Pie tevis, man liekas, otrās mājas, vai ne? Vēl tagad ar attālināto strādāšanu, vai ne? Tas ir viss miksēts tā vai tā, kur ir mājas un kur ir darbs abajās vietās. Jā. Klau, man tev pirmais jautājums ir tāds vairāk, kas saistīts varbūt ar Mēles Mežģi. Es zinu, ka tava pirmā juridiskā pieredze bija Ņujorkā, un tu pirmo pusotru gadu, ja nemaldos, nostrādāji vienā juridiskā kantorī, kuram ir ārprātīgi garš nosaukums. Vai tu vari man nosaukt viņu? Un es viņu atceros no galvas. Finley, Campbell, Wagner, Heine, Underberg, Manley, Meyerson and Casey. 8 uzvārdi. Jā, tā sanāk. 8 uzvārdi. Jo viņi paplašinājās, viņi tāds ietekmīgus partnerus ņem klāt, un viņiem tāds ego. Katrs teica, ka es nāk tikai, ja mans vārds tur ir nosaukumā. Tas ir tāds absurds. Vienīgā firma, kur es tādu redzēju, ir tāda nosaukuma. Tur parasti 2-3 vārdi un tad apstājās. Nu, ja man būtu tāds ego, es vēl cīnītos par to, lai mans uzvārds būtu pirmais tajā visā sarakstā, jo to 7. es jau vairs arī vairāk neatceros. Jā, tačnība. Bet Latvijā, man liekas, nav nekas tāds, vai ne? Nu, uzvārdi ir patiesībā daudziem, bet ne 8 uzvārdi. Nē, nekas, ne tikai Latvijā. Latvijā tā nav, es nezinu, kur ir citur, nekur citur tā nav. Bet jā, Latvijā varu 2 vai 3 vārdi, tas viss. Bet tagad tas trends ir uz to, kad samazinātu tos dažus vārdus, varbūt noreducēt uz tikai vienu vārdu, vienu uzvārdu, un ja ne uzvārdu, tad vienkārši kaut kādu izdomātu brandu vārdu. Bet kāpēc advokātu biznesā ir šī prakse par uzvārdu likšanu nosaukumā? Nu, jo tā advokāts darbs, viņš ir ļoti personīgs. Tu strādā viens pret vienu ar klientu, un zvērnātiem advokātiem ir personīga atbildība, tā ka tur ir ļoti tāds virzīts uz individuālu darbu un individuālu atbildību. Mēs strādājam komandā, bet tas ir tāds drusku vairāk nekā varbūt citādi veidu uzņēmumos. Un tie vārdi, tas ir tāds identificēšanas veids, ka tu vari justies labi, ka tas advokāts kaut cik būs tavā lietā. Nu, tas tāds neliels ironisks varbūt novērojums, bet ir daudziem advokātiem, kuri pretendē uz to zvaigžņu simbolu. Tie uzvārdi ir ļoti latviski aprakstoši, ļoti krāšņi. Bieži vien tas ir kāds dzīvnieciņa nosaukums vai kaut kas tam līdzīgs, kas paliek ļoti vizuāli atmiņā. Es nezinu, tā reputācija bieži vien var arī nedaudz krist, ja tur ir tāds ilustratīvais uzvārds. Es nesaukšu precīzi, kuru, es tagad domāju, bet ir viens Rīgā. Es gāju nesen pa ielu, man likās, saka, Dievs, tiešām varbūt to nevajag likt. Jā, tas ir labs lieta, ko padomāt. Tad vajag aiziet uz to brēnu versiju, varbūt kaut kādu smuku savām nosaukumu izmantot. Klau, tu esi vairāk kā 30 gadus, tu esi partneris Kļaviņš un Eleks, tagad tas nosaukums jums ir mainījušies. Jā, 92. gadā advokāta birojas dibināts. Jā, vienreizēji. Un tu esi bijis no pašas Latvijas uzņēmējdarbības šūpuļiem, no pašiem pirmsākumiem klāt. Vispār kā Latvijas ekonomika attīstās un uzņēmējdarbības kultūra kā tāda. Man liekas, ka šis podcasts iegūtu maksimāli daudz vērtību, ja tu varbūt padalīties ar saviem novērojumiem
par to, kas ir tas foršais, ko mēs esam attīstījuši un ko mēs esam ieguvuši 30 gadu laikā, un varbūt tas, kur mēs dodamies, un kas būs tie nākošie 30 gadi. Jā, nu tas nāk no Amerikas sakārtoto sistēmu uz Latviju. Tas bija tas fascinējošais aspekts 90. gadu sākumā, kas lika man ļoti interesēt palikt šeit un strādāt šeit. Nu, tur bija personīgi iemesli arī. Es nebiju apprecējies, man nebija ģimene vai māja. Man bija viegli pamēģināt pārvākties uz dzīvi uz Latviju. Bet tur, tajā sākumā bija traki, ka tie likumi neeksistēja. Mums bija padomi likumi izmest miskastē un bija atjaunots Latvijas neatkarības laiks civillikums. Bet pārējie, teiksim, modernie komercdarbības likumi bankrotu, ja neko citu, piemēram, neeksistēja. Un tad bija jāstrādā tādā likuma vakumā vairākus gadus. Un tad es un mans birojs, mums vairums klienti bija ārvalsts ieguldītāji, kas nāca uz Latviju. Un mēs no mūsu pieredzes Amerikā spējām rakstīt līgumus, kas ir piemēroti, kas būtu vērtīgi ārzem uzņēmumam. Un mums to bija jādara, mums bija jāraksta vairāk nekā parasts sākotnējos līgumos, jo nebija likums, uz ko balstīties. Un tad kaut ko tu parasti pajauties uz likumu, un tev nav jāraksta viņu. Mums bija jāskaidro, kas notiek starp pusēm šādā un tādā gadījumā. Kas ir ļoti tāds interesants, vairāk radošs darbs. Un ar laiku, protams, tas sakārtojās. Drusku haoss bija, es atceros, kad bija, teiksim, uz vienu likuma projektu, varbūt gadījās kaut kāds konsultants, kas brauc no Kanādas, un tad būtu viens likums Latvijā, kas ir vairāk uz Kanādas modeli. Un tad kāds cits konsultants, varbūt no Austrālijas atbrauc un citu likumu palīdzēja izstrādāt, un tas bija pēc Austrālijas modeli. Atkal drusku nērti, kā tas viss darbojās kopā, bet tikam galā ar līgumu rakstīšanu, un tad ar Eiropas Savienību tas, ka mums bija iekļūst Eiropas Savienībā, mums bija jāharmonizē visas likums tomēr ar Eiropas normām, un tas ļoti viss mūs sakārtoja, visu to likumu sistēmu. Es domāju, ka tas ir neticami, ka tas ir tas panākums 30 gadu laikā, ka no to nulles punktu, mīnus punktu padomju regulējumu, ka tas ir samērā īs laiks, kad mums tagad ir ļoti sofisticēta likumdošana, un viņa tāda, ko saprot visā pasaulē. 90. gadu sākumā tur nevarēja saprast, kā kas darbojās Latvijā. Jāizskaidro vēl. Tagad ir citiem investoriem potenciāli vai sadarbības partneriem tas, kā Latvija tā regulējums ir saprotams. Tas ir liels panākums. Bet mums vajag uzlabot to birokrātiju. Viņi drusku, mēs esam drusku pa daudz aizgājuši uz to likumu, kaut kādu sīku izskaidrošanu un uzlikšanu uz atbildību un tāds nevajadzīgs darbības, varētu teikt. Tur vajag drusku atkāpties, atļaut tam būt bišķīt brīvākam, lai vienam ierēdnim ir spēja vienkārši veicināt ātrāk, darīt lietas, nevis turēties pie tādu ierobežojumu. Varbūt arī atspiroties no šīs tevas atbildes par to lietām, kuras vajadzētu uzlabot, ja būtu tāds hipotētisks scenārijs, ja Latvijas valsts būtu kā uzņēmums un tev būtu hipotētiski iedomu pasaulē būtu jāvada šis uzņēmums, bet kā uzņēmums, valsts kā uzņēmums, tad kas būtu tava uzņēmējdarbības stratēģija pirmajam gadam? Kas būtu tie pirmie darbi, ko tu mēģinātu savest kārtībā, lai mēs uzvarētu šajā te pasaules spēlē? Neliels pārtraukums mūsu podkāstā. Jā, mēs šeit runājam par ļoti daudz biznesa idejām, bet tām nebūs nekāda jēga, ja jūs par to nerunāsiet, ja jūs par to nestāstīsiet. Tāpēc uzņēmumi meklē jaunas komunikācijas formas, kas varbūt ir draudzīgākas ar auditoriju, salīdzinot nekā reklāmas. Tāpēc uzņēmumi pašlaik meklē iespējas, kā ar minimālu laika investīciju varētu izveidot profesionālu podkāstu sezonu. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešama komanda. Latvijā ir šāda komanda, tas saucās podmedia.lv, tā ir
ir režisoru un žurnālistu komanda, kas veido profesionālus scenārijus priekš podkāstiem, un mēs strādāsim ar jums absolūti individuāli. Mēs nodrošināsim arī visu tehnisko pusi, pielāgosim arī telpas tieši jūsu nozarei nepieciešamiem raidierakstiem. Mūsu mājaslapa ir podmedia.lv. Satiekamies uz īsu sarunu, un mēs jums izstāstīsim, kā varētu izskatīties jau jūsu nākošais raidieraksts. Un tagad atpakaļ pie raidījuma. Kas būtu tie pirmie darbi, ko tu mēģinātu savest kārtībā, lai mēs uzvarētu šajā te pasaules spēlē? Es domāju, ka dibina vienu uzņēmumu, kad uzsāk, viņam ir pa priekš jābūt ļoti skaidram un efektīvam korporatīvā struktūra. Un, teiksim, es domāju, ka būtu jāpārskat ministrijas un valsts pārvaldes struktūru, pataisīt viņu lean un mean. Tas būtu pirmais, lai vispār var operēt. Un tad es domāju, ka ir jāatrod mūsu galveno eksporta produktu. Tomēr būtu jāidentificē. Un to būtu jāpasūnē, cik vien var. Nevis daudz no visu kaut ko ir laiks tam, bet sākt ar kaut kādu savu galveno produktu un kļūt pazīstam pasaulē ar to. Kas tas varētu būt? Es nezinu, kas Latvijā, mums IT gēnī, tā kā varbūt tas ir kaut kas, ko varēja. Igauniem tas ir izdevies, viņam šitas startup un IT reputācija. Mēs varējām to jau arī darīt. Vienkārši bišķīt, izplūdus mūsu tās prioritātes un varbūt paraudz dažādas lietas reizē, kokapstrāde, vai mēs būsim banking center, tilts starp rietumu un austrumu, dažādas idejas, un tad galā varēja varbūt uz vienu vai divu un tie vairāk baigi uzsvērt. Un ko nozīmē tas uzsvērt? Kā tas uzņēmējs var palīdzēt citiem uzņēmējiem attīstīt un rušināt to virzienu? Kā to var uzsvērt? Tur vienkārši visiem ir jārunā, ka ārlietu ministrs brauc kaut kur runāt par to lietu, ka ekonomikas ministrs kaut kur tieši tiekās vai brauc kaut kur runāt par to lietu. Tas tāds mārketings. Jā. Bet tam produktam jābūt kvalitatīvam. Marketings palīdz veicināt, pārdot produktu, kas ir kvalitatīvs. Jā, es tev piekrītu par to, ka arī klausoties ārzemju podkāstus, viņi Igauniju diezgan daudz piemin, un tā Igaunijas reputācija, man liekas, ir, nezinu kādā veidā, bet ritīgi skaļa kļūsi un ietekmīgi. Latviju vispār nepiemin. Latviju bieži vien tieši SNL tur vai Late Night showos piemin nedaudz tādā ironiskākā kaut kādā tādā krāsā. Es redzēju tos, jā. Vēl Igaunijam beidzās ar to Skype. Ja mums būtu kāds super pazīstams pasaules uzņēmums, tas jau būtu varbūt fragments. Mums īsti nav tāds bijis. Air Baltica būtu bijis labs kandidāts, bet mēs redzam, kā tur ir vairākas problēmas un laiks iet, un viņi nevar viņus uzskatīt kā starptautisku zvaigzni, bet potenciāls tur vēl ir. Kāds ir labākais biznesa padoms, kuru tu esi saņēmis savā uzņēmējdarbības karjerā? Es nezinu, kur es to saņēmu konkrēti, bet tā ideja, kad tu vari ar cipariem rēķināt, plānot pēc grāmatvedības principiem, pēc kaut kādiem paraugiem, tipiem, formām, bet es domāju, ka tev ir jāpaļaujās zināmā mērā uz intuīciju, vienkārši uz izjūtu. Un tu nevari pamatot, kāpēc tu to dari tādā veidā, izņemot, ka tev ir tāda intuīcija, ka tā ir tā pareizā lieta. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka jebkurš, teiksim, ja tu tikai uz cipariem balsties, tad jebkurš ar elementāru grāmatvedības zināšanas varētu vadīt uzņēmumu. Tur vajag radoša domāšana, bet tā intuīcija, es teiktu, ir svarīgākā lieta. Pielietot viņu, uzticēties tam. Kuri bija tie mirkļi tavā karjerā, kad tu paklausīji savai intuīcijai un ko viņi tev teica? Pārvācoties uz Latviju no Amerikas. Kad tas bija, kurā gadā? Tas nebija vienā mirklī. Es kā turists atbraucu 86. gadā pirmo reizi, jo ģimenes background. Un tad es braucu otrreiz 89. gadā. Tas jau bija tā kā biznesa konteksts, ka Latvijas Tautas fronte aicināja Amerikas
latviešu biznesa delegāciju. Mēs bijām 25 cilvēki, un es biju iekļūts tajā delegācijā, sākt jau runāt par biznesu starp latviešiem Amerikā un Latvijas latviešiem, jo bija atmodas laiks. Un tas man interesē. Tur es pirmo reizi sāku apjēgt, ka mana valoda, mana kultūra, man ģimene, no kurienes es nāku, to personīgo visu to daļu var savienot ar darbu un ar biznesu. Sāk redzēt tās iespējas. Tad es braucu 90. gadā lasīt lekcijas Latvijas universitātē, juridiskā fakultātē. Es neesmu akadēmiks, bet kā praktiķis, kā mēs Amerikas līgums, kā mēs viņu izstrādājam, ko tie klauzuli nozīmē. Man bija viens BS līgums, ko es biju strādājis kā jauns jurists Ņujorkā līdz. Es vienkārši gāju cauri un tā kā grāmatai katru lapu un runāju latviski un arī angliski, jo tajā gadā tur ļoti arī gribēju latviešu jaunieši sāk mācīties un apgūt angļu valodu maksimāli ātri. Tā kā tas viss tā process, un es nezinu, tad pēc barakādēm es aizbraucu bišķītā uz Ņujorku, un tad tā uz palikšanu. 91. gadā varētu teikt. Un kā ir ar uzņēmumu dibināšanu Latvijā? Tas uzreiz tu atbrauc uz Latviju un uzreiz jau saprati, kad ir jātaisa kantoris Latvijā? Nē, es atbraucu un es biju, kā es minēju, lekcijas bija Latvijas universitātē. Es šo to Saeimā, bišķīt tur ar likuma projektiem, bišķīt palīdzēju. Bet tur Valds Birkaus bija mans galvenais kontakts. Un viņš teica, ka varbūt ārlietu ministrijā es varētu ziedot savu laiku. Ja, laikam bija maziņa alga, bet tas bija interesanti, jo tur brauc no ārzemēm atzīt Latvijas neatkarību visādi Mitterāni un Genšeri un James Bakeri, un tad es tur palīdzēju tā kā tulkot, kā viens augsts līmeņa tulks varētu teikt. Un ārlietu ministrijā Amerikas vēstniecība gribēja atgriezties Latvijā, un viņi gribēja nomāt telpas no ārlietu ministrija. Un Amerikas vēstniecība zināja, ka viens amerikāņu jurists, es grozos šeit par Rīgu, un viņi man lūdzu, vai es varu palīdzēt ar to nomaslīgumu. Un tas ir interesanti. Pirmais klienta darbs. Un viņš arī, kas ir ļoti būtisks mūsu praksē, viņš parādīja iespējamo interešu konfliktu, ka es nevarēju turpināt strādāt ārlietu ministrijā un pret ārlietu ministriju palīdzēt Amerikas vēstniecībai. Atkal jau tāds konflikts, ka bija jāizlem. Un es strādāju uz to nomaslīgumu, un tad, Birkaus man teica, viņš arī domā, tā ir labi padomā, viņš teica, šeit ir ļoti labi iespēja privāta praksa un turpināt to darīt. Un tā tas arī bija. Klienti sāk parādīties, man jāsaka, man ļoti laimējās būt pareizā vietā, pareizā brīdī, jo tagad mums ir ļoti daudz advokātu Latvijā, kas ir ļoti spējīgi ar pārrobežu tiesībām un īpaši ar angļu valodu, juridisko valodu. Tajā laikā mazi, pāris cilvēki varbūt, un tad automātiski man meklēja ārvalstu ieguldītāji. Man tā pirmā klientu bija ļoti viegli dabūt. Ļoti laba laime. Jā, tā intuīcija biznesā ir tāda smalka lieta. Ir tīpaši, kad ir no 20 līdz 30 gadiem, kad tiem jaunajiem uzņēmējiem liekas, kad ir jākapā, kā sacīt, jāsasniedz ļoti ātri tie virzieni, un mēs skatāmies drīzāk, ko dara pārējie, un mēs mēģinam atkārtot to, ko dara citi. Kas varbūt ir tagad, ko tu redzi intuitīvi, kas būtu tāds foršs, labs virziens? Tu saki, 90. gados neviena nebija ar tavu kvalifikāciju Latvijā, varbūt tu redzi arī tagad kaut kādu iespēju? Jauniešu uzņēmumu. Es domāju, ka nevajag būt baidīties, kļūdīties arī. Es domāju, ja tev intuīcija saka, ka kaut kas varētu izdoties, kaut cik tu paskatīs tirgu, reāli varbūt ir tāda vajadzība, varētu mēģināt. Izņemot, ja tas ja tas neiet, nevajadzētu pieļaut tā, ka tev izput visu, tu zaudē, vai tev ir māja, vai īpašums, vai visu naudu. Tā mērenā veidā mēģināt, ne ka tu galīgi esi beigts, ja neizdodas, bet jauties, un ja neizdodas, iet uz nākošo ideju. Ja drīkst, vai tu vari nedaudz pavērt priekškaru advokatūras biznesam?
Kas ir tas biznesa modelis, kā tas darbojas? Tu teici, ka tas ir zvaigžņu princips, ka jums ir pēc uzvārdiem, jums ir zvaigžņu zvērnāti advokāti, un pie viņi veido katrs savējo klientu loku. Kas ir tie biznesa izaicinājumi, ja tu drīkst dalīties ar margins, es nezinu, vai var vai nē, bet vispār būt kopumā, varbūt industrijā? Ja, piemēram, ja es tagad gribētu nodibināt šādu advokatūras biroju, ar ko man būtu jārēķinās? Teiksim, tas biznesa modelis, kā mēs saņemam ienākumu, tas ir diezgan tradicionāli un maz novirznes, tas ir tas stundu likme. Stundu likmes? Jā, stundu likmes. Un tos var variēt atkarībā, kādu veidu klients, no kurienes tas klients ir. Un dažreiz klienti pieņem stundu likumu, bet saka, ka viņi grib cap uz tādu darbu, un ja tu esi pieredzējis, tev vajadzētu būt spēju pateikt, ok, jā, es zinu, ka man apmēram, ja kaut kas crazy nenotiek, man apmēram tik daudz laiks būs vajadzīgs, es tev varu pateikt, cik tas kopumā būs. Tu vari tiem, kas nezin, kas ir cap, ātri pateikt, kas tas ir? Tas ir augstākā summa, ko tu varēsi piestādīt rēķinu klientam. Tu skaiti tos stundas, un tev ir rēķinā ar 100 eiro, 200 eiro, 300 eiro, un tā iet, kamēr tu strādā. Un varbūt ir vienošanās, ka pie 2000 eiro viss. Un tas paliek mans risks īstenībā. Izmaiņā kaut kas crazy notiek, kur abas puses neparedzēja. Tad var runāt ar klientu, un klienti saprotoši tādā situācijā. Bet savādāk tas ir mans viss, tad iekļauties tajos 2000, nepazaudējāt kvalitāti. Un tad ir jautājums, vai tu gribi būt mazāks advokātu birojs, lielāks advokātu birojs, jo tur arī domas dalās. Daži ir super labi eksperti, viņi grib strādāt varbūt ar vienu partneri un 3 palīgiem un viss. Un tas viņiem ļoti veiksmīgi, un klienti vairāk nekā var, jāatsaka klients vairāk nekā var apkalpot. Man tas nekad neinteresēja. Es sāku no nulles, mēs sākam 2 advokāti ar Raimondu Slaidingu un 3 ar Jānu Lozi. Bet es vienmēr gribēju augt. Man interesē ar plašāku kolēģi, vēl vairāk klients, dažādāks klients ņemt un arī spēcīgas specializācijas. Jo viens cilvēks, es nedomāju, ka tu vari ļoti dziļi visas tiesību jomas apgūt. Tā kā mums ļoti daudz ir tie stipri krimināli tiesību advokāti, viņi ir mazos birojos vai praktizē vien paši. Un tur, protams, viņi tur ļoti iedzinājušies. Nezinu, vai viņi būtu cik labi palīdzēt klientam ar konkurences tiesībām. Man patīk tā lielā biroja, ka ar visu jomas nosegt, vairāk kolēģi, ar ko sadarboties. Labi, tas nozīmē, ka, bet vispār, vai var cilvēks bez juridiskās izglītības teorētiski atvērt advokātu biroju un vadīt to? Nē. Kāpēc? Likums to aizliedz. Likums mums neļauj, ja? Okay. Advokātu biroja īpašnieki drīkst būt tikai zvērnāti advokāti, Latvijas zvērnāti advokāti. Tāpēc tur mēs nevaram, teiksim, ar Igauniem un Leišiem apvienoties, jo viņi nevar būt līdzīpašnieki. Igaunijas advokāts nevar būt Latvijas advokātu biroja līdzīpašnieks. Dažreiz valstīs ir tas modelis, ka kaut kāds PricewaterhouseCoopers, kaut kāda biznesa konsultanti apvienojās ar advokātiem. Nevar, jo jābūt zvērnātam advokātam. Mēs varam algot, juristus var un arī algot cilvēks, protams, viņš var būt jebkas. Bet īpašnieki jābūt zvērnātam advokātam. Skaidrs. Un filiāļu princips, kāpēc, vai jums ir arī plāns kaut kur, kāpēc jūs neesat visā Eiropā vai pasaulē, Eleks Kļaviņš? Jo mēs nevarētu konkurēt. Mēs Baltijā varam. Mēs esam Igaunijā un Lietuvā Eleks. Tas ir tas brands Eleks, un tad viens uzvārds katrā no valstīm. Un tie 3 biroji, mēs līdzīgi kā mans birojs Latvijā, tie Igaunijā un Lietuvā sāka ar strauju izrāvienu 90. gadu sākumās, un mēs zinājām par viens otru. Un sākam referēt klients viens otram. Un tad, kad līdz ar Latvijas iestāšanu Eiropas Savienībā, tajā laikā tad ārvalsts ieguldītāji vairs neuzskatīja Baltijas valsts kā atsevišķu tirgus, bet kā vienu tirgu. Un tad mēs gribējām atbildēt uz to ar vienu pakalpošanas. Mēs esam viens, teiksim, alians, vai kā tu gribi to saukt Baltijā, lai dot one-stop shopping apkalpošanu klientiem. Bet plašāk par to mēs nevarētu
Somijā, tas būtu neiespējams. Kāpēc? Tas būtu neiespējams. Vienkārši, ja tur ir tik spēcīgi jau izveidojušies un esošas firmas, es neredzu, kā mēs varētu kaut ko tur darīt. Man liekas, ka kāds jauns ienāk tajā tirgū, tas būtu ar kādu lielu gājienu, teiksim, pārpirkt daļu no viena esošo biroju vai kaut ko. Tur atkal milzīgi naudu vajag. Tas ir galīgi nereāli. Bet tu gribi teikt, ka, piemēram, Latvijā izveidot jaunu advokātu biroju, tas ir neprāts? Būtu jācīnās, jā. Es saku, konkurence šodien ir vissīvākā, kāda bijis. Vienkārši ar ekonomiju tur baigi spiež uz leju tās izmaksas un stundu likmi un visu uz advokātiem ļoti spiež uz tām. Un pietiekami daudz spēcīgu advokātu. Mēs visi vairāk cenšamies tos pašus klientu un klientu darbus dabūt, ka tā konkurence ir stipra. Bet es nezinu, es domāju, ka var. Es domāju, ka var jaunu advokātu birojas īpaši, ja tu gribi un ja tev ir kāds nišs zināšanas, intelektuālais īpašums, piemēram, ja tu esi spečuks tādā jomā un tu atver vienu jaunu biroju, kas tikai to dara, bet ļoti augstā kvalitātē. Kāpēc ne? Tad intelektuālais īpašums varētu būt tas, kas varētu sfēra, kas varētu vēl potenciāli augt, ja, un attīstīties. Jā. Kaut kāds cits sfēras vēl arī ir? Mēs bišķi pirms šo runājam par mākslīgo intelektu. Jāredz, kā tas attīstās. Tagad tur ir druski miglaini. Ja kāds iedziļinājās likumos un tendences, un kas notiks ar likumiem tajā jomā, tas varētu uzreiz būt kāds vadošais, kad reāli klientiem ir vajadzība kaut ko ņemties ar to. Tagad tur ir intelektuāla īpašuma tieši jautājumi, kas ir radīts mākslīgā intelektā, vai tas ir, kuram tas pieder. Man bija viena tāda attāla biznesa ideja, ja precīzāk tāda problēma risinājuma ideja. Ja es būtu uzņēmējs, es labprāt paņemtu tādu pakalpojumu, ka man programma ar mākslīgā intelekta palīdzību varētu regulāri analizēt masu mēdījus un skatīties, kur varētu būt potenciāls manas reputācijas pārkāpums, kaut kāds apmelojums vai kaut kāda negatīvāka ziņa, kas ir publicēta par manu uzņēmumu. Un tad šī programma varētu diagnosticēt to, man uzreiz jau piedāvāt risinājums ABC, vai nu mēs varam kaut kādā veidā sūdzēties, vai mēs varam uzreiz iesniegt kaut kādu prasību, vai tomēr liekamies mierā, tas nebūs to vērts. Un katrā ziņā nedaudz atvieglot visu to juridisko pusi, jo man personīgi arī kā uzņēmējam man ir tāda sajūta, ka man ir bišķiņa tāda pietāte varbūt pret visu to juridisko zvērinātā advokātu pasauli, jo man liekas, ka tas ir jāsasniedz kaut kāds noteikts līmenis, lai es vispār varētu startēt kā klients potenciāli pie jums. Un tāpēc man ir šī tāda maza ideja. Par to reputāciju, bet tā ideja jau nederēs daudziem. Tas tikai derēs tiem, par ko ir potenciāls, ka daudz runās par viņu. Jā, tieši tā. Tie būtu tādi uzņēmumi, kuriem ir šāds risks. Jā, bet tie jau tad kaut kādi, viņi kaut kā ir prominenti kaut kādi iemesli dēļ. Tiem tas varētu būt interesants. Vai tas, teiksim, ja viņam ir viens darbinieks, kas googlē un skatās uz kaut kur, vai tas mākslīgais intelekts būs efektīvāks. Viņš noteikti būs ātrāks un lēnāks, ja tas strādā pareizi. Jā, viss, kas ietaupa laiku un darba spēku, protams, tas ir potenciāli būt vēlams un pieprasīts. Jo visticamāk, tas mākslīgais intelekts juridiskā ziņā būtu vērtīgs tad, ja viņš tiešām spēja interpretēt nedaudz un izprast to likumdošanu, jo man liekas, ka tik daudz dažādas pretrunīgas lietas arī pašā likumdošanā ir, vai ne? Ja ir precedenti, tad mākslīgam, viņš var apgūt visus precedentus, bet kaut kā vai viņš var atšķirt to mazu faktuālo atšķirību, kas liek precedentam vienā tiesas lietā vai spriedumā teikt pa labu vienai pusē un otrai pusē. Kaut kāda neanses tur. Vienmēr sakot, tu redzētu iespēju, ja viņš būtu smalkāks savā uztverē un ja viņš tiešām šīs nianses precedentos spētu novērtēt. Piemēram, jau ir advokāta darbā, mums ir uzņēmuma pārpirkšanā, mergers and acquisitions, kur es strādā, kad tu gribi nopirkt vienu citu uzņēmumu, tad mēs veicam padziļinātu juridisko izpēti, due diligence to sauc.
Un tad jauni juristi parasti viņi lasa visus dokumentus, viņiem ir iedots, kas tam uzņēmumam ir, visi līgumi, visu kaut ko. Un viss iziet cauri. Un tur ir ļoti svarīgi, piemēram, ja ir kāda klauzula vienā līgumā, kur ja mainās īpašnieks, ja mēs nopērkam to uzņēmumu, tad tur ir slikts sekas. Tur ir kaut kāds tas līgums ir lausts, un viņš varbūt ir svarīgs līgums, ja bet kaut kāds sodnauda vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas var būt izteikts visādos veidos. Tā kā viens cilvēks var saprast, ka tā doma iet uz to, un tas ir svarīgi zināt šito klauzulu. Bet mākslinieks intelekts, viņš meklēs to vārdu, tos vārdus, tos nosaukums, šo klauzulas, bet viņš varbūt nav vienā veidā izteikts. Jā. Ja tu saproti, es saprotu, jā. Tur tās ļoti smalkas nianses, kuras tieši ir nepieciešams. Tas jurista uzmanība vai tās maņas. Jā, bet tā atkal tas ir naudas jautājums, jo viens uzņēmums, viņš varbūt viņš ar mieru uzņemties vairāk risku, jo viņš var lētāk ar mākslīgo intelektu darīt to basic search. Un ja kaut kas palaist garām, viņš ir gatavs uzņemt to risku. Arī tādi gadījumi ir. Bet 2-3 gadi, kamēr tas būs ļoti svarīgs departaments par mākslīgā intelektā. Vai tik ilgi? Nekas, ka tik strauji attīstās viss. Jums jau arī ir, man liekas, jūs birojā ir viens cilvēks, kas tieši to nodarbojās. Well, viens no mūsu partneriem tagad iedzīvināja, Edvijs, viņš sāk iedzīvināties tajā jomā. Tā, ka mums ir jāturpina sekot līdzi un jābūt jau kādi case. Jāredz, kā kaut kādi reāli kauzas izveidojās, kādi strīdi rodās un kā tie tiek atrisināti. Tas nav vēl, tas viss tikai nāks. Vēl nav. Mēs gatavojamies uz to. Precedenti nav vēl, jā? Nē, varbūt jūdos, jo tā nav tieši mana joma, bet ja ir, tad ir daži un ir daudz, kur vēl tam attīstīties. Pastamies tagad vēlreiz no citas puses. Tev kā uzņēmējiem, tu droši vien redzi arī dažādas problēmas, kuras labprāt tu gribētu atrisināt, un ja kāds uzņēmums piedāvāt šos risinājumus šām iedomātajām problēmām, tu viņus ņemtu kā pakalpojumu. Ir kaut kas tāds, kur tu redzi, Klau, mums ir problēma, es gribētu, lai to kāds man atrisina, bet es pagaidām neredzu nevienu, kas man to varētu izdarīt. Mums derētu vairāk IT attīstību. Bet tas jau nav nekas, ko mēs it kā nevarētu dabūt. Ir pieejams Latvijā, kā mēs jau runājām. Jā. Šāds pakalpojums ir. Lai birojā juristi un citi darbinieki mazāk manuāli būtu jādara. Bet par to IT, tā ir kaut kāda ERP sistēma, kaut kāda, kas tas ir par risinājumu, kas ir tie manuālie darbi, kurus atrisinās šī sistēma? Kaut vai ar kaut kādiem līguma paraugiem, tādi sofisticēti, vieglāk, ka mēs varam nevis, ja man ir bijis viens nekustamo īpašumu, kaut kādu rūpnīcu pirkšanas līgumu, un man ir līdzīgs darījums, tad es meklēju vienu iepriekšu paraugu, piemēram, kas varētu būt labs sākuma punkts, kaut kā to visu veicināt. Ka man nav tā, ka manuāli jāskat vai jāprasa partneriem, vai tev ir bijis kaut kas līdzīgs šādam, bet ka tas kaut kā tā notiek. Tad tie, kas mūs klausās, visticamāk, tev būs zvani pēc šī te raidījuma ar piedāvājumiem. Latvijā, man liekas, ļoti daudz uzņēmumu, kas tieši to dara kārtīgi. Labi, Klau, es zinu, ka tev patīk māksla, tu esi daudz kaut kādā ziņā saistīts ar mākslu, glezniecību, ar vizuālo mākslu, arī tepat tās un ofisē diezgan daudz brīnišķīgas gleznas arī tepat aiz muguras. Ir tāda viena ideja par gleznu kopīpašumu. Tas nozīmē to, ka es ļoti labprāt gribētu, ka man pieder daļa no kāda, Jacksona Pollocka gleznas, kas man ļoti patīk, bet es nevaru atļauties visu vērtību, bet daļu. Es pieļauju, ka kaut kas līdzīgs jau eksistē, kaut kādas tādas platformas, kuri var investēt. Viņas laikam saucās tokenizēšana vai kaut kas tam līdzīgs. Es nezinu, tā ir baigi interesanti. Jā, jo šī ideja viņa sākās ar to, ka es varu iegādāties daļu no kāda futbola kluba, es varu iegādāties daļu no nekustamiem īpašumiem, un arī mākslas pasaulē ļoti izteikti šī vērtība un vērtības pieaugums. Kas varētu būt tādi sākuma punkti, lai varētu vispār Latvijā sākt šādu te biznesu un izveidot tādu platformu, kurā mēs varētu katrs investēt un būt
daļu īpašnieki. Jā, tas būs kaut kas tā kā publiskais piedāvājums, vai ka tu kotējies vai IPO. Tā tas izklausās. Tas ir pirmais jāskatās, kā tas regulējums ietekmē, un tad, kur ir jādabū atļaujas no Latvijas banka vai tā tālāk. Tas ir ar investīciju saistīti. Banka uzreiz būs interesēta, kā tas notiekās, un vai tas ir godīgi un vai droši. Bet tas gadījumā nav atkarīgs arī no formulējuma, jo man nebija tāds sajūta, ka tas būtu tāds ritīgs IPO pasākums, akcijas, kur mēs izdalām. Nē, tur ir IPO ir publiski piedāvājums. Tur ir arī privāti placement, kur tu vari piedāvāt ierobežotu skaitu privāti vienkārši cilvēkiem investēt. Tas arī tiek kaut cik regulēts likumā. Bet to kāpēc nevarēja to darīt ar mākslu? Jā. Ja es nemaldos, es redzēju, kad Ņujorkā Empire State Building vienu brīdi tu varēji iegūt kaut kādu mazu īpašumu daļu tajā Empire State Building. Jā, kad no pašas mājas, Jā. Un man liekas, ka tur varēja jebkurš vienkārši tikt tur iekšā. Tas nebija ļoti birokrātisks. Es to nedarīju, bet es kur tur par to lasīju. Jā, man liekas, tas tāds trikī pasākums arī no tāda juridiskā viedokļa, kā tur tās mantošanas, varbūt tur tiesības, kā tās pārpirkšanas, jo šis te procesa to tokenizēšana, tas vārds vienkārši ir radies no tā, kad mēs negribam izmantot to klasisko akcijas, un tāpēc mēs tos tokenus izmantojam, jo tas ir nedaudz vairāk tā kā digitāls netverams kaut kas. Un man liekas, ka tā ir tāda ļoti forša, skaista iespēja, ka tu vari kļūt par īpašnieku kaut kam ir ļoti augsta reputācija, kas ir varbūt nepieejams, varbūt nekad arī nebūs pieejams. Bet tā lieta, kad vērtīga māksla, cik reiz viņa mainās rokas. Reti, varbūt nekad. Un tad, ko tu iegūst ar tādu ieguldījumu? Iespējams, ka tā mākslas darba vērtība aug par to, ka viņa pieaug cena. Jā, aug, un tad tu savu tokenu vēlāk izņem ārā, Bet varbūt, dažiem cilvēkiem pietiek tikai ar to sajūtu, ka tas ir mans īpašums. To var saprast, Un iespējams, ka tev ir kaut kāda privilēģija ar to darbu, vismaz tu vari pieiet metru tuvāk nekā pārējie turisti. Ja Mona Lisa man pieder, tad es drīkstu aiz tās lentes aiziet, bišķi tuvāk. Tikai ne ar zupas bļodu. Cerams, to tur neļaus ēst zupas bļodu. Klau, vai kā tev izskatās, vai mēs varam nedaudz apskatīties, kas tev birojā par darbiem? Man liekas, ka tev ļoti skaists glezniecības ir. Jā, labprāt, mēs varam aizstaigāt līdz man kabinetu. Aizjām uz tam kabinetam, jā. Teicu, tev ir 70 apmēram darbinieki tagad, viņi visi ir šajā ofisā? Jā, mēs esam 2 stāvos, ne pilnos stāvos, bet 2 līmeņos. Un, bet arī ar attālināto strādāšanu, kurš uz vietas, kurā brīdī. Šitas ir smuks lielais darbs. Avotiņa, es izlasīju. Jā. Ilze Avotiņa. Jā, Ilze mums arī citur, viņa deponē mums darbs. Tas mums nepiedara, bet Ilze labprāt, viņa saka, viņa turē savā kaut kādā noliktavā, jeb šeit. Protams, ļoti forši. Jā, mums ir labi un viņai labi. Kad tev nāk, piemēram, klienti, man liekas, viņiem arī tāda kaut kāda foršāka sajūta uzreiz rodās. Ok, šeit ir mans kabinets. Yes. Es minēju, kad es lasīju lekcijas Latvijas universitātē. Šitas bija teksts. Wow. Šitas ir viens... Kas tas ir? 14 Wall Street. Debeskrāpju pārdošana mūsu klients pirka. Un šitas nebija internets, nebija e-pasts. Visi papīri, šitas bija tipiski, ka beidz darījums, viņa šito closing binder sauc, kur viss attiecīgi svarīgos dokumentus, šitā sašuja kopā tādā grāmatiņā. Man liekas, jēziņi, kaut kādi 4-5 kilogrami. Jā, redzi, un šeit ir dalībnieki. Ir cēja, jā. Kaut kur es esmu šeit. Fentene ir tas galvenais partners. Šita ir mūsu komanda. Es tur biju jaunākais jurists. Tas bija tavs pirmie pieredzes darbi, kas ir... Jā, un šitā es paņēmu līdzi kā suvenīru. Pie šitā ir tikai pirmais sējums. Šeit ir otrais sējums. Tad šitas bija tas viens darījums. Ak, mans Dievs. Bet tas ir par mājas pirkšanu, jā? Par debeskrāpju office ēku pirkšanu.
Jā. Tā cena ir kaut kāda 120 miljoni. 120 miljoni, bet tas bija 40 gadus atpakaļ. Jā. Tā kā tas būtu ar vēl nulītēm klāt. Jā. Tas ir tavs tā kā atgādinājums par to, kā te... Jā, vajag fēnais suvenīrs. Man ir vairāk šeit citi. Tur ir viens pārtiks veikala ķēde, pirkšana. Kas tev ir tādi vistrakākie keisi, kas tev ir bijuši? Tāds pilnīgi kaut kāds neprātīgs stāsts. Es esmu interesanti Donald Trump satiku vienu īstu brīdi. Viņš 80 gados viņš mēģināja izveidot vienu jaunu futbola līgu, kas mums ir National Football League Amerikā, super populārs. Un tur viņš ir slēgts. Un Trumps, viņam bija viena New Yorkas komanda, kas bija tādā American Football League. Un tad viņš iesūdzēja to National Football League, ka tas ir uz konkurences tiesību pamata, ka neļauj viņam pievienoties tā līgā, tas ierobežo konkurences. Un tad mūsu advokāta biroja viņš ņēma kā pārstāvēt viņu. Un tā dīvainā rezultāts bija, ka viņš uzvarēja to case, bet viņš dabūja $1 kompensāciju. Tā kā bija morāli. Jā, es neatceros, kā tā loģika bija. Un tad es vienkārši, viņš sēdēja vienā sarunu zālē, parakstīja vajadzīgos papīrus, ko es ienesu. Viņam pielika priekšā, viņš parakstīja un es iznesu ārā. Tie bija 80. gadu trāms. Jā, tas bija 86. jeb 87. gadu sākums. Jā. Tas bija, man liekas, tajos gados, kad viņš tiešām sāka aktīvi iekarot Manhattan, kur viņam sākās Trump Tower, kaut kur projekts bija ap to laiku. Jā, citi Trump lietas man nebija saskars tur, bet šitā bija tā tiesvedība. Kur bija mums tiesvedības advokāts. Un es kā jaunais, es visu, kur papīrus nesu, ne tikai korporatīvā, kur es strādāju. Cik viņam ir Trumpam liels tas legal service, tas legal pakalpojums sniedzēja klāsts? Man liekas, viņam ir... Es nezinu. Viņam ir milzīgi. Viņš jebkurā situācijā viņš saka, tu satiksies ar maniem advokātiem. Jā, viņš ir gatavs sūdzēt visu laiku. Un reputācija un pierādījums, ka viņam nepatīk maksāt savus rēķinus pakalpojumu, ka citi viņam, kāda arhitekts vai būvnieki, un viņš nemaksā viņiem. Viņš saka, sūdzē man, lai dabūtu to naudu no man. Kaut vai viss ir kārtībā ar to vienošanās. Man jau ļoti patīk. Cik saprotu, tu tur esi uzaudzis? Vēl Ņujorkas priekšpilsētā. Un pusstunda ar vilcienu ziemējām no Manhattans. Tā kā ļoti daudz laiks pavadīts. Un pēc studijām es strādāju Manhattanā. Dzīvoju Manhattanā 78. ielā. Starp 2. un 3. avēniju. Un tad Rīgā pēc tam. Un tu teici, ka tu 2 reizes gadā dodies ap uz Ņujorku, jā? Tagad, man mamma 93 gadu, viņa vēl dzīvo tajā mājā, kur es uzaugu no 4 gadu vecuma. Viņa vēl tur ir, un brālis dzīvo Manhattanā, un mammai brālis dzīvo Manhattanā, un man māsa dzīvo Long Island, kas ir arī tuvu pie Manhattana. Tā kā ieveslu braukt. Ko tu ieteiktu latviešu uzņēmējiem, kuri domā par ideju sākt biznesu Ņujorkā, tieši Ņujorkā? Kas ir tie 3 punkti, kuri obligāti jāievēro, lai mēs vispār varētu būt veiksmīgi Ņujorkā? Es redzēju tajā priekšpilsētā, kur man mammas māja ir vienā tāda gourmet pārtiks veikalā. Tur bija tādi koku bluķi, ko tu lieto kamīnā aizdedzini. Un es apskatīju no Latvijas. Koki tādi tā kā stumbri, tādi bluķi. Laikam ar mazliet kaut ko iekšā tu aizdedzinu, viņš viegli dedzināt no Latvijas. Tas bija man neticam, ka koku tāds bluķis atved, fiziski atved no Latvijas un pārdod. Bet tas, es domāju, Latvijas, ja tu Ņujorkā uzsver zaļo, tas ļoti interesē Ņujorkas iedzīvotājiem. Ekolietas un Latvija, ka mēs esam perfektos sniegt, tik zaļa valsts kā Latvija. Kaut kā to piesiet klāt pie savu storiju. Jā, mēs par to eksportu runājām, par to eksportu virzienu. Tad varbūt šis varētu būt tas Latvijas eksporta virziens arī. Jā. Tieši Ņujorkai. Bet vispār, tagad es biju Ņujorkā, man bija sajūta, ka ir networking, ir numur 1 lieta, kas jādara, tas ir darbs. Lai tu vispār dabūtu kaut kādus sakarus, lai varētu uzbūvēt kaut kādu savu klātbūtni. Man teica, arī kaut kādi 5 gadi jāpavada Ņujorkā, lai vispār kaut kādus pirmos rezultātus iegūtu. Kaut kā jāiepazīst tos rajonus un tās iespējas, un tur mainās 5 ielu tālāk savādāk. Tas ir geogrāfiski, kādi cilvēki, kur ir. Jo Ņujorka ir rajonu
pilsēta. Tur ir vienkārši pāri ielai, tev ir uzreiz ortodoksālie ebreji, citā ielas pusē, vispār nebāz labāk savas kājas. Jā, tā ka tas geogrāfiskais ir viena. Arī taisnība, jā. Kas tev tā par brīnišķīgo gleznu? Jā, ir Rozentāla. Ieva Rozentāla. Šī ļoti forša. Man patīk, liekas, pilktā. Jā, man retāks ir tas ir degunradzis, ja var saprast. Šis ir no Āfrikas. Jā, tas ir no Āfrikas safārī. Bet šitas degunradzis, Aleksandrs Ručs, mākslinieks, viņš nav dzīves vairāk, kas Ņujorkā strādāja. Viņš vienkārši, viņa ģimene un man ģimene bija pazīstama. Viņš ļoti kotējās Ņujorkā. Viņš taisīja portrets Mick Jaggeram un Jacqueline Onassis. Un man mamma telniec. Viņi kopā izstādīja Ņujorkas galerijās pāris reizes. Un vienkārši tad man ir arī man portrets un Elitas portrets. Viņš uztaisīja, jā, tādus ātrus skicus varētu teikt. Nevis portrets, bet skicus. Un Zariņš. Zariņš. Tas ir... Jā, patīk. Tā kā advokāti varētu būt. Bet šitas arī tev, tā kā šie darbi ir tā kā uz laiku pagājuši? Nē, te kabinetā ir mana īpašuma. Jā. Šito faktiski mēs, vienīgais, ko mēs pasūtījām, mēs Franku labs draugs birojām ar mums, un mēs viņai teicām, pasūt uzklāts un kaut ko tieši priekš biroja. Tāpēc viņai šitāda advokāta tā kā tēmas. Šī man ļoti patīk. Un Ilza Avotiņa mums arī ir. Bišķi savādāks skaistums. Bet kādas vērtības tu gribi mantot šajā uzņēmumā pēc 30-40 gadiem, kad būs Eleks Kļaviņš uzņēmums? Ko tu gribētu, kas te paliek? Es gribētu, lai tā augstā ētikas latiņš paliek. Jo es domāju, ka es droši gribu teikt, ka tirgu citi arī varbūt teiks, ka mēs ļoti turam to ētiku augstu, nepatīks, šmucīgs klients. Ja viņi ir tādi kaut cik questionable, mēs tad drīzāk neņemam viņus nekā ņemam, mēs varam atļauties. Un vienkārši, lai šitā reputācija turpinātos. Skaidrs. Ka mēs nedaram jebko priekš naudas, teiksim tā. Jā. Es un Raimonds Slaidiņš esam vecākie partneri, dibinātāji, bet mēs esam tagad 9 partneri visi kopā. Un tie jaunākie partneri, viņiem visiem ir šitās vērtības, tāpēc viņi ir partneri mums. Un mēs ļoti ar Raimondu piesādājam pie to pēctecību. Mēs nododam bez problēmām, teiksim, tiesības un klientus mūsu jaunākiem partneriem, un tad tie to vedīs uz priekšu. Kā tu atrodi jaunos darbiniekus? Kā tu meklē, kāds tas process ir? Ļoti bieži ir caur paziņas. Ieteikumi. Ka viens mums vajag tādu veidu advokātu, mēs padodam ziņu un kāds pazīst, kursu biedri vai kaut ko pazīst un iesaka. Tā mēs ļoti labs cilvēks dabūjam, bet mēs nelietojam galvmednieks. Ja viens ļoti labs kandidāts, speciālists parādās tirgu, varbūt mums tajā brīdī tieši tā specializācija nav vajadzīga, bet mēs redzam, ka viņš ir ļoti labs speciālists, mēs ņemsim. Jo tad, kad tev vajag, tu nedabūsi uzreiz. Jā. Aizējām to skudrulādes apstīties. Tas ir man mīļākais darbs, ko es... Šīs skudrulādes, man liekas, amazing. Jā, mēs tagad pieraduši, kā katru dienu redz, bet mēs saņemam labus komentārus. Man liekas, ka mēs esam izdarījuši brīnišķīgu darbiņu kopā. Ok, paldies tev viens tad. Jā, man liekas, ka laba iedvesma arī tiem, kas mums klausīsies. Es tev teikšu lielu paldies. Super, vēl prieks, prieks aprunāties un šitā sadarboties. Šis bija podcasts 1000 biznesa idejas. Liels paldies Filipam Kļaviņam un brīnišķīgiem Eleks Kļaviņš advokātu birojam. Šajā raidījumā mēs esam aprunājuši vismaz 3 dažādas biznesa idejas. Kopā mums jau par visiem raidījumiem ir 76 dažādas biznesa idejas. Tā kā, ja jūs vēlaties noklausīties visu pēc kārtas, tad sākat no pirmā raidījuma un droši iziet cauri visam mūsu seriālam, podcastu seriālam. Mēs esam pieejami YouTube, arī Spotify un Apple podkastos. Tiekamies nākošajā raidījumā.